gribētu veidot savu saimniecību, kur būtu virzīta uz pārstrādi, pamatā audzējot bioloģiski rabarberus un pārstrādāt viņus pamatā dzērienā, kas būtu limonādes un arī alkoholiskie dzērieni. Zaļš, brauc. Mana ideja ir taisīt apģērbu jaunajām māmiņām, kas būtu zīdīšanai piemērots. Tā zīmola nosaukums Silk & Milk. Kopā ar komandu esam ieplānojuši no betona ražot dizaina priekšmetus. Flīzes, apdars paneļus, uz pasūtījuma taisīt funkcionāls dizaina detaļas. Tā kā ļoti daudziem cilvēkiem arī man bija no sākuma aizraušanās sērfu sportu. Tā arī radās man un draugiem ideja ražot līdzsvaru dēļus. Būs vinčuks, būs limonāts. Sāks ar limonāti. Nevis viņš, bet šampanēts. Dzirkstošais. Nu labi, bet zin kā šampanēts un no rabarberu. Nu, zin kā, tur visiem mati taisni ieraugot kaut ko tādu. Tu domā, ka tur, vienkārši, zin kā, šampanēts liekas, tas tur šampāns, un tad, rabarberu. Ķuķi-duķi, kaut kāda tur laksta galīgā. Taisni, jā. Taisni būs vai pa kreisi? Taisni. Noteikti, ka tu neesi pirmā, kas ir identificējis šo problēmu. Tev ir kaut kādi konkurenti? Vietējā tirgu es atklāju, ka ir divas ražotnes, kas taisa. Viņi taisa topiņus, bet tas kopskats, kā viņi izskatās, viņi atgādina tādu naktskraklo apakšveļu. Kur jūs gatavojaties tirgot to produktu? Pārsvarā šādi dizaina produkti. Viņi diezgan maz tiek pārdoti tieši gala klientam. Tas parasti notiekās caur arhitektiem, dizaineriem, kuri jau tālāk savos projektos ieliek šo te produktu. Tavās rakstura īpašībās ir arī novirzīt līdz galam lietas visas. Tā ir baigā problēma man. Tev, jā? Jā, Jo šī ir visgalvenākā arī īpašība biznesā. Piekusis, pārguris, nosvīdis, izbesījies, nostresojies, nokaitināts, bet tev ir jānovad, jo tev būs cilvēki, kas uz tevi cer, skatās, kuram respekts tev ir jāiegūst. Saproti, respekts nākamiem projektiem, tev ticēt, saproti. Bet tu neesi domājis kaut kādu varbūt, partneri piesaistīt, kad būs gatavs vienkārši, jo 15 tas nav daudz. Tas ir tas labākais, ka es nesaprotu, kā to izdarīt. Tas ir SSA jāmeklē. Partneri, man uz ielas iet cilvēkam teikt, tu negribi būt mans partneris? Nē, gluži tā nē. Bet kā vispār ir, piemēram, nākot jaunam produktam, kā es, piemēram, startējot tirgu, startēt ar augstāku cenu un tad visādi tur atlaides taisīt? Vai tu nosaki tur tādu cenu? Labi, es atvainojos. Jebkura atlaide, jebkurš kaut kāds 1+1 vai pēc to saņem šito vai tas lētāk, tas jau viss ir īstenībā tajā cenā iekšā. Ja? Cik jūs domājat pirmā gada laikā pārdot? Mēneša ražošanas norma būtu apmēram 200–240 kvadrātmetri. Pa kreisi jābrauc uz šajā ielām. Jūs tiešām plānojat ražot 200 kvadrātmetrus un 12 mēnešos, tad to noteikti nav vērts darīt. Bet es esmu pārliecināts, ka jūs varat pārdot daudz vairāk. Tev nav tā, ka tev iet tā viena ideja un tad tu redzi, vēl ir šitāda lieta un visas viņas gribās darīt. Tā, mēs te griežamies. Tagad griežamies pa labi, jā. Plaukta cena viņam būtu 4,5 eiro. Internetā. Lepsis mierā. Cik tu būtu gatavs dot par tādu? Sapratu, kas ir, tu esi tajā kategorijā, kas ir saucamais mežazers. Jā. Mežazers maksā cik? Pie 3, kaut kā 2,80, 2,90. Voķi ir atbildi. Cilvēki pētījuši, kur uzņēmumi paliek lieli un kur paliek maziņi. Lielākoties lieli kļūst uzņēmumi, kur uzreiz plāno būt lieli. Rudolf, tad, kad tu sāksi, kā saka, vadīt to biznesu, tev būs cilvēki, tev būs konkrētā datumā jāizmaksā algas, jāsamaksā rēķini, pretējā gadījumā tev atslēgs to. Tas ir viss finanses. Ir jābūt daudz lielākam vērienam, un tam jābūt jau ir sākotnējā plānā. Tev dienas beigās ir svarīgi, lai kontā ir nauda. Tas viss. Tā, šitien mēs rājam zem tilta apakšā, jā? Tad nav skaidrs. Taisni. Jā. Es atvainojos. Es nebiju domājis, ka tas būtu tik sarežģīti. Tas ir kā biznesā. Tev jādara vairākas lietas vienlaicīgi. Lai es izlaicinātu uzņēmēju pasaulē.